Esam jau daudz stāstījuši un rādījuši raidījumā par valsts aizsardzības dienesta īstenošanu Nacionālo bruņoto spēku vienībā, kas norit jau 11 mēnešus. Bet es šodien vēlos parunāt par zemesardzi, uz kuru arī tiek aicināti ļoti daudz jauniešu un kas sāksies nākamā gada sākumā. Virzēs labi uz priekšu! Jāpiesēc! Visi atkāpjās! Viena no iespējām, kā iziet dienestu, ir zemesardze. Kā norit šis dienests? Šis dienests tiek plānots 5 gadu griezumā. Katru gadu 28 dienas gadā šis dienests būs jāaiziet šiem karavīriem, kuri būs brīvprātīgi pieteikušies dienestam, valsts aizsardzības dienestam zemesardzē. Cik daudz karavīrus jūs uzņemsiet? Pēc plāna ir, kad uz nākamo gadu vajadzētu uzsākt šiem te valsts aizsardzības dienesta karavīriem dienestam zemesardzē 200 karavīriem. Tas ir ieplānots. Redzēsim, cik tad būs pieteikušies šogad, un tad izies vēl medicīniskās pārbaudas uz sodāmīm un citas procedūras. Jūs ieminējāties, ka būs gadā jāaiziet 28 dienas. Vai es šīs dienas varu sadalīt, piemēram, pa brīvdienām? Nē, tur ir tātad katra vienība, kura plānos šīs te mācības valsts aizsardzības dienesta karavīriem, viņi būs tā kā vienība tajā konkrētajā bataljonā. Un varbūt būs kādas reizes, ka tās notiks pa brīvdienā, bet pamatā tās būs nedēļas griezumā, citreiz garākas, ir īpaši, kad izies, būs jāapgūst pamatapmācība, tā būs 24 dienas kopumā, tā tad būs jāiziet šajā 24 dienu griezumā, tad pārējās individuālās iemaņas, specializācijas, visas tad vai nu ir nedēļas griezumā vai 5 dienu griezumā, un tad, protams, tur var sanākt tā, ka ir kāda nedēļas nogala, kad būs jāapgūst šīs līdz galam 28 dienas kādā nedēļas nogalē. Kā jaunietis zinās, kuras dienas viņam nevajag ieplānot un kuras nedēļas viņam būs saistītas ar dienestu? Katrs jaunietis, jeb katrs karavīrs tiks iepazīstināts pirmā dienā, kad viņi ieradīsies uz dienesta, viņi tiks iepazīstināti ar gada plānu. Tātad šis gada plāns praktiski būs 99,9% būs jāizpild, un tad viņš tiks iepazīstināts ar šo te plānu, un viņš zinās konkrētas dienas un nedēļas, kad viņam ir jāierodās uz valsts aizsardzības dienas zemesardzē. Ko zemesargi apgūst apmācībās? Zemesargi apgūst to pašu, ko valsts aizsardzības dienesta karavīri apgūst, tātad laukaujas iemaņas, darbības ar ieročiem. Protams, sākotnēji būs ar pamatapmācību, jāiegūst bāze militārajā izpratnē, apgūst medicīnu, pirmo palīdzības sniegšanu, orientēšanos, maskēšanos, tad apgūst arī specializācijas, piemēram, kā ložmetējnieks, strelnieks, sakarnieks, atkarībā kādas dotības parādīs šis zemesargs vai valsts aizsardzības dienesta karavīrs. Šo raidījumu skatās ļoti daudz jaunieši un viņu vecāki. Ko jūs novēlētu viņiem un pateiktu viņiem? Mans novēlējums būtu nesatraukties par to, kad viņu bērniem būtu smagi un grūti un neizturami. Nē, patiesībā viņi tad iegūs diezgan stabilu pamatu zem kājām, apgūs zināšanas, kā aizsargāt savu valsti, un viņi kļūs daudz nobriedošāki cilvēki. Jauniešiem ir urbana kustība, tādā ziņā, ka tur bija. Dīvaini, jau mēs jau vienu visu atstrādājuši. It kā jā, bet tās ir individuālās iemaņas tur. Kāda ir tava motivācija, kāpēc tu pievienojies zemesardzē? Īstenībā sākotnējā motivācija man bija vienkārši aizpildīt brīvo laiku ar kādu veselīgu, liederīgu hobiju, bet gadu laikā man motivācija ir mainījusies. Tagad es izprotu, ka mums vajag aizsargāt savu valsti un saprotu, ka katrs zemesargs vai karavīrs, kurš prot to darīt, ir ļoti svarīgs. Un tagad man motivācija ir pasargāt savu valsti, jo kurš cits to darīs, ja ne mēs paši. Man motivācija ir aizsargāt valsti, savu tautu, kultūru, valodu, viss, kas mums ir apkārt. Es atceros, ka
2021. gadā, 11. novembrī, es aizgāju uz Rīgas brāļu kapiem, noliku secītes, un tur arī bija zemesargi. Un tad es gāju un domāju, kāpēc es, jauns čalis, kāpēc neesmu ar viņiem. Ja es tiešām mīlu šo valsti, šo tautu, un man šķiet svarīgi, es gribu godināt savu senču, tad kāpēc es neesmu kopā ar viņiem? Vai viegli ir izturēt zemesardzes slodzi? Tas ir kā kurās mācībās. Protams, nevar teikt, ka tas ir viegli, bet to var pārvarēt. Ko jūs esat iemācījušies zemesardzē? Ļoti, ļoti daudz ko. Sākot no pašiem pamatelementiem, kas ir nepieciešams jebkuram cilvēkam, piemēram, orientēties, lasīt karti, izdzīvot mežā, jebkādos apstākļos, un līdz pat dažādiem taktikas manevriem. Kāpēc tieši zemesardze, nevis profesionālais dienests? Pavisam vienkārši es gribu arī studēt, es arī gribu mācīties. Un zemesardzi ļoti mierīgi var apvienot principā ar jebko. To arī strādāt un apvienot zemesardzi, to var mācīties, strādāt un būt zemesardzē. To var arī tikai mācīties un būt zemesardzē. To arī var nedarīt neko un būt zemesardzē. Tas ir tas galvenais kritērijs. Vai jums notiek arī nakts apmācības? Protams, mums notiek arī nakts apmācības. Mēs mācības, protams, pietuvinām visiem reālajiem apstākļiem un dzīvē ārkārtas situācija būtu arī naktī. Un tad mēs tiešām regulāri trenējamies arī naktī. Šo raidījumu skatās ļoti daudz jaunieši. Ko jūs teikt tiem jauniešiem, kuriem ir šaubas vai bailes pievienoties zemesardzē? Es, protams, teiktu nebaidīties un nepalaist garām šādu lielu dzīves piedzīvojumu, kurā tiek iegūts ļoti daudz, kas sākot no zināšanām, beidzot ar dzīves draugiem un lieliskām emocijām. Es teiktu noteikti nevajag baidīties, nevajag šaubīties. Man ir 21, un es esmu šeit. Šeit nav kā baidīties, šeit nav par ko šaubīties. Mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā, Igaunijā, arī ir jauniešu diena. Jaunieši to vērtē ļoti atzinīgi. Daudziem tas dod kaut kādu mentālo stabilitāti dzīvē. Daudzi sāk izprast savus dzīves ceļus. Tas nāk ļoti par labu.